vācu žurnālā Bild, un proti, principā, žurnāls publicēja karti un publicēja, scenāriju par to, kādā veidā var notikt vistuvākajā laikā NATO un Krievijas Federācijas bruņots konflikts. Baltijas valsts ir kardarbības zonā, tātad tā ir šī robeža, šīs robežas josla. Viennozīmīgi viss kardarbība notiksies, ja šāds konflikts varētu būt šajā zonā. Tad lielākie zaudējumi un postījumi notiksies šajā zonā. Mums nav jābrīnās par to, ka Krievijas Federācijas ģenerālā štābā noteikti ir ārkārtīgi daudz jau plānu militārai darbībai pret NATO un arī pret Baltijas valstīm. Arī NATO, protams, ir plāni, kādā veidā NATO, ja būs nepieciešama šī militārā konfrontācija, kādā veidā NATO šo militāro konfrontāciju veiks. Labdien, Arnoldi! Labdien, Raimond! Klausies, milzīga ažiotāža ir izcēlusies jautājumā par vienu publikāciju vācu žurnālā Bild, un proti, principā, žurnāls publicēja karti un publicēja, scenāriju par to, kādā veidā var notikt vistuvākajā laikā NATO un Krievijas Federācijas bruņots konflikts, vairs ne Ukrainā, bet tieši NATO un Krievijas Federācijas bruņots konflikts, un, protams, mūs tas interesē no tā viedokļa. Ja mēs paskatāmies ģeogrāfiju, tad mēs redzam, ka Latvija un pārējās Baltijas valsts ir tieši uz Krievijas Federācijas un NATO robežas, un robežu valsts. Tātad, no vienas puses, protams, var vieglprātīgi attiekties pret šo publikāciju, jo tātad mēdījis, kas publicēja šo informāciju, ir Bild, kas tiek uzskatīts par dzelteno presi, taču šobrīd šī robeža starp dzelteno presi un pārējo presi ir izplūdusi, tāpēc, protams, ir jātiecās pietiekami nopietni. Otrkārt, Latvijā tas radīja pietiekami lielu satraukumu, par to jau tur izteikušies ir vairāk žurnālisti un vairāk amatpersonas. Es vienkārši tev varbūt īsumā pastāstīšu, kas tad ir šī plāna būtībā. Tātad pirmkārt, ir runa par to, ka pirmkārt Krievijas Federācija mobilizēs vismaz 200 000 jaunu karavīru. Otrkārt, ja rietumi nepalīdzēs Ukrainai, tad Ukraina visticamāk tiks sakauta jau vasarā, jūnijā, jūlijā. Krievijas pretuzbrukuma laikā, un attiecīgi tālāk jau tad notiks dažādi hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm. Pirmkārt, tātad Krievijas Federācija sāks akcijas Baltijas valstīs, Suvalka koridorā, notiks tātad masu nemieru, etniskās sadursmes ar lielu upuru skaitu. NATO nāksies attiecīgi mobilizēt apmēram 300 000 savu karavīru, kuri attiecīgi nākamā gada sākumā varēs tad pretnostatīt sevi Krievijas Federācijas bruņotiem spēkiem. Atsevišķi ir jautājums par to, ka ņemot vērā ASV vēlēšanu tuvumu, ir situācija tāda, ka novembrī notiek šīs vēlēšanas, bet inaugurācija notiek janvārī. Tātad novembris, decembris un gandrīz viss janvārs praktiski tāds periods, kad notiek šī varas nodošana pārņemšana, kad nākamais prezidents vēl nav īsti sācis darboties, iepriekšējais prezidents jau, var teikt, nav spējīgs darboties. Tātad, lūk, šādu scenāriju apraksta šis žurnāls Bild. Kā es jau teicu, tas radīja milzīgu ažiotāžu šeit. Protams, bija jautājumi, kas tā ir pa informāciju. Visticamāk, šī informācija ir mācību scenārijs. Es atgādinu klausītājiem, ka vasarā būs ļoti liels NATO mācības Eiropā ar vairākiem desmitiem tūkstošu karavīru. Tātad, situācija turpina eskalēties un, attiecīgi, šādi scenāriji parādās. Vienkārši gribētu arī varbūt informēt visus. Mums nav jābrīnās par to, ka Krievijas Federācijas ģenerālā štābā noteikti ir
ārkārtīgi daudz jau plānu militārai darbībai pret NATO un arī pret Baltijas valstīm. Arī NATO, protams, ir plāni, kādā veidā NATO, tātad, ja būs nepieciešama šī militārā konfrontācija, kādā veidā NATO šo militāro konfrontāciju veiks, kāda operacionāla plāni būs, kāda būs izstrādāta šī tātad taktika un stratēģija attiecībā ar šo situāciju, bet mūs tas interesē pirmām kārtām tāpēc, ka notiek runas par Krievijas Federācijas un NATO konfrontāciju tieši NATO austrumu flangā. Un tā ir tās Baltijas valsts, tā ir Polija, tātad Baltijas reģions. Katrā gadījumā šis tātad materiāls runā par to, ka karš varētu notikt jau 24. gada beigās, 25. gada sākumā. Tātad apmēram šī gada laikā. Un šis karš noteikti varētu skart Baltijas valsts un Latviju. Tātad, situācija pietiekami nepatīkama. Mēs par to esam jau runājuši. Arnold, kāds tavs viedoklis? Tātad publikācija ir, rezonanss šī publikācija radījusi, sevišķi Latvijā un Baltijas valstīs. Izteikušies par šo publikāciju ir pietiekami daudz cilvēku. Es uzskatu, ka mums arī par šo situāciju ir jāizsakās kā diviem profesionāļiem. Tāpēc šobrīd tagad es gribētu dzirdēt tavu viedokli. Tātad, kas mūs sagaida? Jā, Raimond, protams, es arī esmu dzirdējis par šo publikāciju. Esmu dzirdējis komentārus no vācu augstākām militāru personām, mēdījos, TikTokā, komentārus par šo situāciju. Ja. No savas puses, ko es varu teikt? Tātad būsim reāli. Mans uzskats ir tāds, ka Krievijas Federācijai nepietiktu spēks uzsākt kardarbību otrajā frontē, tad, ja nepabeigsies kardarbība Ukrainā. Tad pirmais scenārijs manā skatījumā ir šāds, ka Krievijas Federācijas spēki gūst pārsvaru Ukrainas frontē, Ukrainas karā, tiek noslēgts kaut kāds miers, protams, uz Krievijas Federācijai izdevīgiem noteikumiem. Tas ļaus mobilizēt kaut kādus spēkus un spējas, lai iespējams attīstīt citā kaut kādā virzienā šo kardarbību. Ja mēs runājam par tādu iespēju, ka varētu būt, kā bija publicēts Bilds vācu presē informācija, tas ir viens scenārijs. Otrs scenārijs varētu būt šāds, ja notiktos kaut kāds, pieņemsim, kaut kāds konflikts, militārs konflikts, piemēram, Baltijas jūrā, ja, vai kaut kāda pēkšņi raķeti ielidot ne tajā teritorijā, kaut kādās mācībās, manevros, ja, tad kas varētu eskalēt šo situāciju un radīt kara draudus, ja, vienā vai otrā pusē. Tās ir šīs divas situācijas, kas varētu reāli izraisīt situāciju, kad notiktos kaut kāds konflikts. Tas ir tāds mans viedoklis. Ja? Es ceru uz veselo saprātu, ka jebkura no pusēm tomēr neuzsāks kaut kādas darbības neapdomāts, kas varētu, jo seks var būt neprognozējams. Tad mans viedoklis ir tāds, ka pirmkārt Baltijas valsts ir kardarbības zonā, tad tā ir šī robeža, šīs robežas šī josla. Viennozīmīgi viss kardarbība notiksies, ja šāds konflikts varētu būt šajā zonā, tad lielākie zaudējumi un postījumi notiksies šajā zonā. Es uzskatu, un es jau izteicu vairāk kārt savu viedokli, ka Latvijas nacionāli bruņotie spēki nav gatavi šodien. Attiecīgi aizstāvēties viņu spējas nav uz šodien tādā stāvoklī, lai varētu aizstāvēt mūsu robežu.
Un es uzskatu, ka vajadzētu darīt visu, lai kaut kāds šāds konflikts vispār nenotiktu. Tad šeit ir valdības lēmumi, diplomātiskie lēmumi un tā tālāk. Ja. Vairāk man īsti nav ko piebilst. Es domāju, ka ir divi scenāriji, kā jau es teicu. Ja. Viens scenārijs tātad Ukrainas scenārijs, kad kardarbība beigsies ar Krievijas federācijas uzvaru un miera izlīgumu kaut kādu neizdevīgu Ukrainai, izdevīgu Krievijai, ka Krievija varētu mobilizēt savus spēkus un attīstīt kardarbību citā virzienā kopā ar Baltkrievijas spēkiem. Viennozīmīgi, jo viss liecina par to, kāda mācības manevri notiekās kopīgi viņiem, Baltkrievijas spēkiem un Krievijas federācijas spēkiem. Ja? Un apdraudētā zona ir Baltijas valsts. Neapšaubām, Arnold. Vienkārši jāapskatās ģeogrāfiju. Es varbūt noslēgumā piebildīšu vienkārši pāris lietas. Pirmkārt, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, kas būs nākamais ASV prezidents. Šobrīd mēs vienkārši varam pateikt, ka Donalds Trumps ir sācis šo te priekšvēlēšanu kampaņu un šo te republikāņu izvēli ar satriecošu uzvaru. Vairāk nekā 50% ir nobalsojuši par Donaldu Trumpu pirmajā tātad šajā te primaries Iovas štatā. Pilnīgs rekords, nekad tik daudz par vienu kandidātu nav balsojuši. Pārējie republikāņu kandidāti saņēmuši daudz mazāk, vismaz 30% mazāk. Tātad skaidrs, ka viņš ir absolūts līderis un visticamāk viņš arī būs ne tikai republikāņu nominācija, bet visticamāk viņš arī būs nākamais ASV prezidents. Otrkārt, tieši šis scenārijs ir runā, Arnold, par to, ka Ukraina, ja rietumi nesniegs Ukrainai visaptvarošu un daudz lielāku palīdzību, kas ir apgrūtināta ar iekšpolitisko situāciju rietumos, Ukrainas var zaudēt šo karu jau vasarā. Tātad mēs par to arī esam tevi bieži vien runājuši, un šis tas scenārijs, kas varētu notikt. Un kā tu pareizi pateici, tātad pēc šī te situācijas vasarā tālāk var notikt eskalācija jau rudenī, ziemā un nākamā gada sākumā jau starp NATO un Krievijas federāciju. Neaizmirsīsim, protams, ka karš izplatās arī tuvies austrumos. Irāna pat ir devusi ar atsevišķu triecienu par ASV mērķiem Irākā, tātad tur ir Sīrija, Izraela, Ēģipte. Atkal paskatieties kartē, jūs ieraudzīsiet, cik milzīgs apjoms teritorija ir šajā karā un cik daudz iedzīvotāju un kādu bruņoties spēku tur ir. Tas ir vēl viens milzīgs konflikts. Un lai attiecīgi vēl pasliktinātu varbūt šo situāciju. Tātad Ziemeļkoreja ir arī definējusi, ka Ziemeļkoreja gatava iznīcināt Dienvidkoreju, ja būs kaut kāds, nedraudzīgs akts no Dienvidkorejas puses. Tur ir Ķīna, tur ir Krievija, tur ir ASV, visā šajā reģionā, plus vēl Taivāna. Tātad, diemžēl mums izskatās, ka visi šie iesaldētie konflikti tagad sāk sprākt viens pēc otra. Un visur tur iesaistīts lielvalstis. Un, protams, mums ir vienkārši jāizdara secinājums. Diemžēl, jebkura potenciāla NATO un Krievijas federācijas konflikta rezultātā Baltijas valsts un Latvija, diemžēl, būs šī te kara, potenciālā kara teritorija, kur tas viss pirmām kārtām risināsies. Un, protams, ka mūsu uzdevums, un es domāju, gan mūsu uzdevums, gan attiecīgi no to cilvēku uzdevums, tiešais uzdevums, kur šobrīd ir pie varas, viņu uzdevums ir darīt visu, lai tā nenotiktu. Jā. Jā, Arnold. Tā kā paldies tev par tavu viedokli, uz redzēšanos. Paldies, Raimond.